Bērniņos! Bērniņos! Čau visiem! Mani sauc Miks no 10. B, un šodien es vadīšu podcasts 3. sezonas 8. epizodi. Šodien esmu kopā ar skolas biedriem. Patrīcija no 9. D. Ester no 9. D. Nikola Lūdra no 11. B. Šodien mēs vēlamies pastāstīt par nesen ziemas festivāla pasākumu, kas notika Ērgļos. Tāpēc jautājums tev, Patrīcija, ar kādu nolūku tu piedalījies šajā pasākumā? Vienkārši redzēt, kas tāds ir, un labu laiku Un tu? pavadīt. Lai maniem skolotāji lepētos, un, protams, lai dabūtu jaunu pieredzi. Jā, un tavas domas? Manas ir tāds, kad mēs piedalījāmies tā nejauši, mums piedāvāja, un es piekritu šim te pasākumam un redzēt, kā ies. Tās ir ļoti labs atbildes. Man bija pieredze, es jau gaidīju šo gadu, un nevarēju sagaidīt, ka beidzot būs pasākums, jo es varu būt svaigā gaisā un arī bastot skolu attaisnot. Tāpēc tas nāk kā bonus. Un Nikola, jautājums arī tev. Kāds bija tavs sajūtas pirms šī pasākuma? Manas sajūtas pirms šī pasākuma bija tāds, es sākumā nejūtos, ka es vēlos tā kā braukt, jo es biju nesen no slimošanas iznākus, bet mans klases audzinātāja direktori man iedrošināja turpināt un tā kā aizbraukt, un arī tas, ka es īstenībā nemaz tur nezināju. Es zināju tikai dažas meitenes no zemākām klasēm un savu klases biedru. Bet tad, tas brauciens uz turieni bija tāds nekāds, bet tad es satiku savu komandu, ar ko es tur būšu, un tad es jau sapratu, tā kā būs labi, un viss gāja tā jautri, un tad lēnām es sāku iejusties, un viss bija kārtībā. Un jūs? Man sākumā vispār es nenormāli negribēju braukt, es jau biju izdomājis attaisnojumu, kādēļ es nebraukšu, jo tajā disciplīnā es piedalījos slidošanā, es vispār neesmu slidojusi. Man vispār nebija nejausmas, kas tur būs jādara, ko es tur darīšu, bet tad beigās es aizbraucu un, bija labi. No sākuma es biju domājis, es prasīju skolotājiem, viņi teica, ka nebūs uz laiku, vienkārši būs parasta slidošana, for fun. Un es jā, ok, kāpēc gan ne? Un pēc tam man Patrīcija pateica, ka tur būs ātrā slidošana. Un tad viņi parādīja to piemēru, un tad es biju tāda, es negribu braukt, tāpēc, ka es gribu palikt ar kājām, vai ar seju, vai ar zobiem. Jo es biju pārliecināta, ka es skriešu un nokritīšu uz mutes, un tad nebūs labi. Un tad galā mēs tur uzkāpām, un sapratām, ka būs labi. Tā jā, labi, bet vispār kāds bija sajūta, ka jūs braucāt ar pašu transporta līdzekli? Ko jūs jutāt tieši tā, ka jūs braucāt uz Ērgļiem? Kāds bija sajūtas tad? Mēs gulējām, bet pēc tam kāds pamodināja, kāds ļoti skaļi sāka runāt, bet mēs gulējām. Un tu? Es tur paēdu, jo es skrēju uz šo skolu, lai paspētu autobusu, bet principā visi bija tādi, man liekas, tādi sabijušies, viņi nezinās, kas mūs sagaidīs tur, un tādi nekādi. Kaut ko mazliet parunājām, bet tādi miegaini, jo tas vēl bija tā kā agri no rīta, kaut kā pirms 8 mēs izbraucām un kaut kā tā. Tas saprotam. Man šeit, ka pašā priekšā reāli bija viskaļākie. Tieši te no 10. klases, tieši no manas klases. Jā, tieši bija tā. Ka mēs runājām skaļi, mēs smējāmies, vienkārši viss autobus no mums skanēja. Un ja godīgi, tas bija jautājums vairāk arī man un citiem, bet kādas disciplīnās jūs piedalījāties un kāpēc? Ātras lidošanā, jo vienkārši priko pēc. No sākuma es gribēju piedalīties ziemas volejbolā, bet, protams, ziemas volejbols bija pirmais, ko visi izķēra. Un tad es sapratu, ka pareiz disciplīnas, kas tur bija, piemēram, slēpošana, kamaniņas, tur šķīvīt, galda hokejs, nav priekš mans. Un tad tu paliki tāds kā ātrās, kā slidošana. Tā brīdī es domāju, ka tā bija slidošana. Diezvēties, ka tā ir ātrā. Un tad es izvēlējos to, tāpēc, ka slidošana ir stilīgs veids. Un kāds bija tavs domas par to, ka bija pašiem jāmaksā, piemēram, slidām, ja nebija? Man nebija domas, jo man bija pašai slidas.
Es aizņēmos no draudzenes. Mums ar Esteru iepriekšējā vakarā viņa no manām mājām jāiet pa kādām peļķēm pakaļ viņas slidām. Pa normālam man šķiet, un tu? Bija tā, kad es jau to uzzināju 2 nedēļas pirms tam, kad mums pieteica, tur mums principā jau tur bija ragaviņas, un mums sākumā teica, ka vajag ātri skriet, lai tā kā pēc tam būtu tikt augšā tajā kalnā, bet īstenībā to pēc tam tā nevajadzēja. Mums vajadzēja vēl tā kā ķiveres, ko es arī aizņēmos, principā daudz aizņēmās. Un, jā, tādu ziemas apģērbu, kas bija slēpošanas, un jā, tas bija palielam viss. Nu, labi, šis ir, jums ir godīgi izklausās, ka jums bija daudz labāk nekā man. Es biju piedalījies jau vairākās stācijās iepriekšējos gados. Es sapratu, ka slidošana nav man, tāpēc es nemāku ātri slidot. Distanču slēpošanā man tur vispār bēdīgi iznāca. Un tad es domāju, pēc es izņemšu tā kā disku golfu, jo man vienkārši iepatikās, kad bija meža parkā, mēģināju, un es domāju, vai ziemas laikā aiziešu tur. Un es aizgāju, no sākumā bija bail, tāpēc, jo es nezināju vispār, kāda bija trase un ar ko tieši esmu tajā pašā grupā. Bet es pazinu vienu cilvēku, Renāti, un tad vismaz bija kaut cik labāk, un tad bija viens no citas skolas, bet mēs tam mierīgi sadraudzējāmies un arī palīdzējām un saprast par to visu. Jā, un, piemēram, kāds tev bija pārdomas pirms tavas disciplīnas un cik pārliecinoši tu jūties? Man bija tāds moto, sajies. Ja kaut kas notiks, es varēšu ainot skolotājs. Bet tomēr viss arī sagāja. Mums bija tā, ka mēs bijām pirms tā starta tur izmēģināt, un tas ledus, vienā vārdā sakot, nebija ledus. Viņa bija tāda šļūra. Tā kā, burtiski sakot, tur bija tā kā kāds Circle K slashies riktīgākais. Un mēs ar tām slidām tur kaut ko cenšamies darīt, un mēs saprotam, ka, šī brīdī pat tie, kuri māk slidot, viņi vienkārši vairs nemāk. Un tad, kas būs, tas būs. Jo skatījos no malām, tas ledus vispār viņš nebija pat notīrīts. Bija kaut kādas, tā kā, viņš nebija vispār sataisīts. Tur bija šausmīgs tas ledus, un tad skatījos, un tur pat tie, kuri it kā māk slidot, viņi arī tur vienkārši skrien, un, tur tā. Nu jā, saprotam. Tur tajā pieaugušie, kas tur testēja. Tiesneši. Viņiem bija tā kā 2 plāni. Tā kā vai prasīja hokejistiem, vai viņi to sniegu vienkārši sadargā, vai mēs vienkārši skrienam par to saucamo ledu. Un kurš variants tas bija? Otrais. Jūs skrējat par šo to ledu? Jā. Tur tā kā tiešām, tur bija skriešana, nevis slidošana, ar tām slidām vienkārši skrien. Sanāk, jums tā kā nebija gadījumā tā, ka jūs tā kā vienu apli noslidojāt, un jūs jau tā kā viss? Jo no sākumā ir plānots tā kā 3 apļi, bet saka ar to, ka tas ledus bija drausmīgs, mēs vienkārši atļauju vienu apli. Un sanāk, tā platība bija tāda liela tam laukumā, jūs skatījos, es īsti neatceros vairs. Nebija īsti, bija tāds maziņš. Jā. Un tu? Tāds pārdomas bija par to, ka man likās, ka mēs ar komandu gājām tā ar diezko vieglu prātu tur, jo mēs, satikām pārējos un no citām skolām, un viņi bija tā kā baigi nopietni, un gāja ar tādu mērķtiecīgumu, tur paņem pirmo vietu. Tā kā mēs iekšēji apzinājāmies, ka arī vajadzētu, un arī pirms mēs gājām uz autobusu, mums Laura apstādināja ar mašīnu, pateica, lai mēs atpakaļ braucam ar pirmajām vietām. Un tad mums visiem bija tāds, jā, kāda iespēja, bet, tad mēs ar to komandu, tur mēs prikolojāmies, mēs reāli kaut ko smējāmies, viņi tur stāstīja jokus, un tad es jutos tā kā pietiekami komfortabli, un man likās, tā kā, es nejūtos nemaz kā sacensībās, jutos droši, likās, reāli ar vienkārši draugiem esam uz kalnu atnākuši parotaļāties, un man liekas, tā arī bija tā atslēga, tā kā uzvarēt, jo mēs tiešām reāli redzējām citus, ka visi ir saspringuši, un, protams, kā jau puiši, viņi tur mazliet paķiķināja tās citas klases, un tie tur sāk mazliet uzvilkties, bet, robežās, protams, un, tad viņi tā kā kaut ko tur sāk ņemties mums pretī, bet tā jau mēs sapratām to, ka, ja tas ir relaksēts,
Sarunas Bēniņos.